Kā panākt to, lai tava vēlme piepildītos? Ieklausies noteikti šajās rekomendācijās un pielieto. Pats galvenais ne tikai zināt šo informāciju, bet arī reāli, praktiski šīs lietas pielieto. Un tad tava dzīve viss izdosies. Tātad pirmais - formulē vēlmi pozitīvā gultnē. Sakot vēlmi, nevajadzētu kaut ko vai kādu noliegt, tā it kā tu attālinātos no savām problēmām, bet patiesībā tu tikai vēl dziļāk ieslīgsi šo problēmu virpulī. Piemēram, negatīvi un nepareizi ievēlēties šādu vēlmi. Nevēlos vēl vairāk pieņemties svarā. Tas nav pareizi. Aizstāj ar šādu frāzi: vēlos būt vesela un justies viegli. Nākamais. Iedomājies, ka tā vēlme jau ir piepildījusies. Ievēlies to tagadnes formātā, tagadne, nevis kaut kad, bet tieši, ka tagad tas ir piepildījies, tas, ko tu vēlējies. Piemēram, sapņo uz tropisko zemi, kur ar tu tad noteikti jau tagad dzirdi viļņus, šalkoņu, sajūti, kā sniegbaltās smiltis apņem tava skaists. Lietas lietā iztēli, savādāk būs grūti piepildīt savu vēlmi. Nākamais - runā tikai un vienīgi par sevi un tikai pirmajā personā. Tu vari rīkoties tikai ar savu likteni, jo tu maini sevi, mainies iekšpusē, maini savus uzskatus, un tad ārējā realitāte pakārtosies zem tava pieprasījuma. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo nevis mēs ejam un mainam realitāti, bet mainamies iekšēji, un tad viss apkārt automātiski mainīsies. Un šajā gadījumā tu obligāti vajag fokusēties uz to, ko konkrēti tu gribi, ko konkrēti tu vēlies, tieši tu, nevis kāds cits. Un tāpēc arī tava vēlme nedrīkst būt atkarīga no citiem cilvēkiem. Nākamais - esi konkrēta. Iztēlojies savu vēlmi līdz pēdējam sīkumam. Ja tas ir priekšmets, tad iztēlojies, kāda ir tā krāsa, tilpums, sajūta, vai tas ir augsts vai silts, kur tas atrodas, kā tieši ar to jārīkojas. Ja tā ir emocija, tad iedomājies, kā tu jutīsies, kad tā vēlme būs piepildījusies. Starp citu, nevajag izvēlēties nekādus konkrētos termiņus, jo tas vēl tikai aizkavēs tavas vēlmes piepildīšanos. Nevajag domāt, ja es tagad 30 dienas kaut ko darīšu un pēc 30. dienas man piepildīsies. Nē, nevajag absolūti likt nekādus termiņus, jo tu vēl, ja termiņus liksi, tu diemžēl attālināsies no savas vēlmes. Nākamais - koncentrējies uz galveno. Pacenties, lai viss notiktu vienā dimensijā. Nevajadzētu ievēlēties veselu kaut kādu notikumu buķeti. Vēlies pašu galveno, to, kas ir vissvarīgākais konkrēti tev. Nevajag pievērst uzmanību sīkumiem. Ņem vērā to, ka tavam sapnim jāizraisa tikai emocijas, nevis jaunas vēlmes vai situācijas attīstību. Vēlmes vienkārši piepildīsies, un tas ir lieliski. Nevajag domāt konkrēti, izstrādāt ceļu, kā tas konkrēti notiks. Nē, tā tava vēlme tā arī nepiepildīsies. Tev vajag fokusēties uz gala rezultātu. Nākamais. Vēlies vislabāko. Nevajag aprobežoties ar kaut kādām pamatlietām, cerot, ka šādu vēlmi būs visvieglāk piepildīt. Racionālā pieeja šādā situācijā nebūs īsti piemērota. Sapņo par vislabāko versiju. Tad realitātē tu saņemsi vairāk nekā cerēji, nekā tu varēji iedomāties vispārdrošākajos sapņos, jo tev dzīve iedos vēl tādu kā bonusu, vēl vairāk nekā tu biji iztēlojusies. Noteikti dalieties ar šo informāciju, lai jūsu vēlmēm būtu lielāka enerģija un lielāka milzīga jauda.